Godājamie Latvijas iedzīvotāji, ir pienācis brīdis rīkoties. Vienotības un progresīvo režīms ir nozadzis mūsu uzvaru Rīgā. Es kā partijas Latvija pirmajā vietā līderis aicinu visus rīdziniekus, visus Latvijas iedzīvotājus iziet uz visu Latvijas protestu un protestēt pret šo vēlēšanu falsifikāciju, pret tautas gribas nozagšanu. Notika milzīga manipulācija. Par 12 miljoniem nopirktā iekārta sabruka naktī, kad viņa uzzināja, ka Šlesers un Latvija pirmajā vietā, pateicoties jūsu atbalstam, ir uzvarējis vēlēšanās. Tieši tāpēc nakts laikā notika viss, lai balsu skaitīšana tiktu falsificēta. Es neatzīstu šos vēlēšanu rezultātus, un mēs nesamierināsimies ar to krāpniecību un vēlēšanu nozagšanu, kas ir notikusi. Progresīvo un vienotības režīms kontrolē visus galvenos amatus. Visas tiesības sargājošās institūcijas atrodas zem vienotības kontrolas. Premjera Siliņa skaidri bija pateikusi, viņi strādā un izdarīs visu, lai Šlesers nekļūtu par Rīgas mēru. Mums ir jāaiziet ielās. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam kaut ko mainīt. Ja neatnāks pietiekoši daudz, tad valdība atkal pasmiesies par mums visiem un teiks, jūs redziet, mēs varam turpināt darīt, ko mēs gribam. Iespējams, tā ir pēdējā iespēja, jo, lai notiktu izmaiņas, valstī ir nepieciešams līderis, cilvēks, kurš spēj iziet un protestēt. Mēs esam gatavi cīnīties pret šo režīmu, bet bez rīdzinieku, bez Latvijas iedzīvotāju atbalsta tas nav iespējams. Es apzinos to, ka pret mani tiks vērsta visa iespējamā represija. Strādās visas drošības iestādes, lai mani noņemtu no trases, bet šoreiz man nav citas izējas. Man ir jāiet līdz galam, jo tā uzvara, ko mēs esam visi kopā pelnījuši, lai Rīga attīstītos, lai Rīga kļūtu par bagātu un attīstītu Eiropas pilsētu, nevis stagnējošu, nevis pilsētu, kuru pārvalda cilvēki, kuriem neinteresē ekonomika, kurus interesē tikai praids, visas šīs izvērtības un tā tālāk. Ja to mēs nevaram pieļaut, tā kā godājumie cilvēki, godājumie mani atbalstītāji, godājumie rīdzinieki, Latvijas tauta, tiekamies svētdien pie Brīvības pieminekļa 3:00. Paldies! Mēs uzvarēsim!